Sveiki, mani sauc Edvards, esmu boksa un fiziskās sagatavotības treneris. Mani sauc Sabīna Sīle, es esmu nodibinājums Ilgtspējas fonds direktore. Меня зовут Линда Грузите, я тренер по спортивному скалолазанию. Es pati iepazinos ar Mokomu praksi tieši pirms Covid periodā, kad organizējām atvesļošanās programmu mediju darbiniekiem. Un man bija iespēja pašai arī piedalīties, un tas arī bija tas sākuma punkts izmaiņām manā dzīvē. Pirmo reizi saskāros ar Mokomu, tad, kad sākam ar speciālistiem izvest apmācības priekš pašvaldības policistiem. Jā. Kad pirmo reizi saskāros ar Mokomu tehnikām, patika tas, ka vienlaicīgi gan koncentrējies, gan tai pašā laikā prāts atpūšas, ķermenis atslābinās. Tā kā paliec vienots ķermenis ar prātu sajiet kopā. Tā sastapšanās ar Mokomu praksi bija tieši brīdī, kad es biju, liekas, pilnībā izdegusi, bez saviem iekšējiem resursiem un īsti arī nezināju, no kurienes sākt, lai atveseļotos. Arī pašam izdevās pamēģināt Mokomu, jā, un uzskatu, ka ļoti efektīgi būtu tieši pie jautājumiem, kas saistīti ar rehabilitāciju cilvēkiem, kas izdzīvojuši kaut kādas krīzes situācijas, jā, cilvēki, kuriem ir izdegšanas problēmas darbā. Jā. Šī sistēma būtu pozitīva ļoti un atbalstoša. Я бы сказала, что система МОКОМ – это довольно уникальная система, чтобы привести в порядок себя, привести в порядок свое тело, потому что движение – это жизнь. Tas var noderēt visiem, un tas ir vajadzīgs visiem, jo tas ir lielisks tāds antistresa instruments, sakārtot prātu un arī īstenībā fizisko formu pamazām. Tas nav tā, ka uzreiz iet skriet kaut ko svaru zālē, bet pamazām iet tādā ritmā, vingrošanas, sportošanas, būs galvenais sakārtot galvu. Super. Es sapratu, ka tā programma arī ļoti efektīva ir jebkuram mūsdienīgam cilvēkam, kuram ir liela emocionālā slodze darbā, ka tas ir ļoti svarīgi atrast veidu, un katram tas var būt savs, kā sevi uzpildīt un kā uzturēt sevi tādā pilnības sajūtā.